Tā, sveicināti! Vēl video par Sony minidisku atskaņotāju, jeb šajā gadījumā ierakstītāju, un gribās arī pastāstīt iespējas, kā var ierakstīt mūziku mūsdienās, izmantojot šo mazo ierīcīti un pievienojot jebkādam, teiksim tā, audio kanālam, ja, vai audio izējai, kas padot jums to skaņu. Piemēram, šajā gadījumā mums ir plašs atskaņotājs, un es mēģināšu ierakstīt mūziku, teiksim tā, uztaisīt kopiju vai varbūt arhīvu tieši platei šodien. Bet var izmantot jau jebko īstenībā, kas jums ir, vai tas ir kompaktdisku, teiksim tā, atskaņotājs, vai kasešu atskaņotājs, vai magnētisko lentu atskaņotājs, radio, vienalga, kas jums ir pieejams šodien. Ja? Un es gribu izdarīt tā, lai man ir kopija šīs plates, un šī plate ir Zigmars Liepiņš, dziesmas no kinofilmas Vajadzīga soliste. Un es tagad skatos uz vāka, un tas ir 83. gada ieraksts, 1983. gada ieraksts, tas ir, teiksim tā, treki, ja, no filmas Vajadzīga soliste. Un, izplatinībā diezgan normāli gabali šeit, es domāju, daudziem arī pazīstami gabali. Un es domāju, es arī atskaņošu mazliet, jo noteikti kaut kāds copyrights arī ir tieši YouTube par šīm no šīm dziesmām. Bet redzēsim, es kaut kādu daļu arī atskaņošu, lai jums ir, lai jūs arī dzirdat. Un tad ko es izdarīšu, es ierakstīšu iekšā kaut kādu gabaliņu maziņu šeit, minidisku atskaņotāju vai ierakstītāju šajā gadījumā. Un tad arī ielikšu iekšā īsto celiņu no minidiska, kā viņš ieraksta, kā skan. Un izstāstīšu arī pārējos veidus, kā to var izdarīt, ne tikai izmantojot šo analogo ieeju, kas ir šeit redzama. Man ir vads, es esmu pielicis vadu šeit, kas ir, teiksim tā, kombinēta ieeja. Tur var izmantot arī optisko kabeli, ja jums ir, bet tur ir drusku limitēts ar to. Bet, šis video nav tieši par optisko, tas ir par analogo, vienkārši 3,5 mm, teiksim tā, austiņu ieeju, ja? Un slēdzam iekšā, kas mums ir. Tā, es nopauzēšu, teiksim tā, parādīšu jums, ka šeit man ir tukšs minidisks, ja viņš nofokusējies. Redz, viņš rāda blank disk, tas nozīmē, ka viņš ir tukšs, un fokusējam atpakaļ uz plati. Lieku šo iekšā, ko es daru, es piespiedīšu rakstīt, ja, viņš šobrīd rāda, man vajadzētu to parādīt iepriekš. Viņš šobrīd rāda, ka viņš ieraksta, bet ir klusums, jo platei, teiksim tā, adata ir pacelta augšā, bet ir pirmais treks, tur var redzēt, ka ir ierakstīšanas rek, ja, baterijas status un vispārējais, un sekundes, teiksim tā, skaita. Tā es nolikšu viņu šeit, iefokusēšu atpakaļ plati, lai plati ir iefokusētā, ja, un atslēdzu šo. Vai kāds neiemīlēts mūzikā?
es atslēdzu tumbas, bet viņš vēl joprojām raksta, jo es esmu pieslēdzis šo vadu pie austiņām. Es arī parādīšu jums, lai ir redzams. Redz, ir tas apakšā tās līnijas, jeb strīpiņas, kas staigā, tas ir ierakstīšanas, teiksim, skaļums līmenis, ja. Un viņš ir diezgan augsts, cerams, ka nebūs pārāk augsts, bet mēs to dzirdēsim tikai pēc tā, kad es pabeigšu šo ierakstu. Es domāju, ka pietiek rakstīt, tur ir 2 minūtes un 40 sekundes, kas man jādara, jāspiež stops, un tā viņš sasēvo, pacelšu adatu, vai varbūt viņu vienkārši aizsūtīšu atpakaļ uz sākumu. Šīs ir īstenībā, ja mēs runājam par šo plašu atskaņotāju, tad viņš nav kaut kas baigi, teiksim tā, dārgs vai high-end, jo es vienmēr saku vai nu high-end vai low-end, ja. Šis ir Kenwoods, pilnīgi automātisks, ja kādam interesē, varu pateikt arī numuru, KD 68F, ja, un viņam ir 2 ātrumi, 33 un 45, ir iespēja uztaisīt repeat, jeb iespēju atskaņot plati visu laiku, vai vienkārši viņš, kad apstājas, viņš aiziet uz sākumu pozīciju un apstādina visu, kā jūs arī redzat, šobrīd viņa plati ir vienkārši apstājusies, un runājot par plati, tad te viņš ir. Tā kā man te parādīt, jā, es zinu, ka plati nedrīkst tā turēt, bet, mākslas, teiksim tā vārdā, mēs to izdarīsim, redz. Melodija vēl joprojām 1983. Gada ieraksts, un diezgan labā stāvoklī šī plata ir, un stereo 33 ātrumu, ja. Tā, liekam viņu atpakaļ, es viņu vēlāk iztīrīšu. Ko es izmantoju tīrot plates, es īstenībā nopirku tādu šķidrumu, tā nav reklāma, cerams, ka man nenobanos, nav reklāma īstenībā šī, bet tāds parastais šķidrums, kur arī nāca, teiksim tā, šitāda maziņa birstīte, kas notīra to adatu pašu, un lielā birste, kas palīdz notīrīt pašu plati un, protams, divielīši un vispārējais. Es arī atradu Lidlā diezgan sakarīgu komplektu, un man arī tas ir nopirks, neesmu izmantojis, jo man vēl šis ir, ko izmantot un ko tīrīt tās plates. Bet, jā, tīra diezgan normāli, manuprāt, normāli. Šī ir oriģināla adata, vismaz, kad es nopirku šo atskaņotāju, viņa bija, un es neesmu to pašu kartridžu, ja mēs runājam par kartridžu un visu pārējo, es viņu neesmu mainījis. Ko es izdarīju, vienkārši viņu iztīrīju visu un pārbaudīju, un viņš strādā labi. Bet jā, runājot atpakaļ par minidiskiem, tad minidisks ir gatavs, un ja man nav tumbas šeit, lai pieslēgtu klāt, bet es noteikti, tūlīt parādīšu arī to, kā šo var izvilkt, šo var atslēgt, kā ir tā. Iefokusēsim, ka ir gabals, var spiest play, un viņš atskaņo viņu, protams, jūs nedzirdat viņu, bet ko es izdarīšu, es noteikti ielikšu šo skaņu ceļiņu iekšā video, lai ir, redzams, šajā gadījumā dzirdams, kas tika ierakstīts. Bet es saku, vēl ir iespēja to pašu ieeju izmantot kā optisko, bet tas noteikti būs nākošā video, un arī turpmāk es parādīšu vēl iespējas, kā var izmantot minidisku rakstītājus un saglabāt dziesmas, jo redz, kāpēc es to daru? Es īstenībā vienkārši gribu parādīt, ka ir tāda iespēja, un ja jums ir minidisku rakstītājs, tad noteikti izmantojiet šo iespēju, un ja jums ir plates, jo plates bojājās, skrāpējās virsma un vispārējais, bet minidisks, kā jau arī rādīju iepriekš, viņš ir aizsargāts, un viņš nedzējušās ārā, protams, ja viņš nav sasildīts, līdz kaut kādai noteiktai temperatūrai, kas laikam bija 200 grādi, un nav uzlikts kaut kāds magnēts virsū. Bet Sony ir teicis to, kā vienu disku var izmantot miljonus reižu,
un tas ir iespējams pārbaudīt šo informāciju. Es nezinu, kurš var miljonus reižu pārrakstīt to vienā diskā visu, bet, līdz 50 gadiem. Tā kā šī plate ir 83. gads, tas mums sanāk jau 20, 30, cik te gadi sanāk, 40 pāri, 40, man matemātika, tad 44, laikam, kaut kā tā, matemātika slikta, vienmēr bijusi, bet pāri 40 gadiem, šī plate ir saglabājusies. Var iedomāties, cik ilgi tad var saglabāt to minidisku, ja jau plats ir saglabājusies vairāk nekā 40 gadus, un tā, bet minidiski, viņi saka, ka, vismaz Sony tā ir teicis, kā līdz 50 gadiem. Tā kā paldies, ka noskatījies, droši spied like vai dislike, iekomentē. Varbūt ir ko teikt par šitādā veida ierakstiem un kopēšanu. Protams, es nekopēju šo kaut kādā pārdošanai, es tikai vienkārši, zinātnes vārda parādu, ka ir iespējams to izdarīt no plaša atskaņotāja. Un nākošais, laikam, būs, ka es parādīšu optisko, vai varbūt arī laptopu vai telefonu, kā to var izdarīt ar telefoniem un laptopiem. Tā kā paldies, ka noskatījies, droši padalies ar video un tiekamies citā